Šis video būs par bilerona lietošanu. Tā ir hialuronskābe kopā ar chondroitīnu. Šī formula sākotnēji tika izstrādāta sacīkšu zirgiem, jo sacīkšu zirgiem ir nopietnas problēmas ar locītavām. Un tad, kad redzēja, ka ir ļoti labi uzlabojumi zirgiem, tad šo formulu pielāgoja cilvēkam. Un ir arī dažas nianses, kas mums ir jāzina par lietošanu, lai lietošana būtu efektīva. Tātad šīs komplekss ir paredzēts tieši locītavu atjaunošanai, tātad atjauno sinuālo šķidrumiņu. Iedomājieties, kad mums ir kaulu locītavas, un lai viņas nerīvētos viena pret otru, pa vidu ir tāds kā lubrikants, to sauc par sinuālo šķidrumiņu. Un, lai mēs atjaunotu šo sinuālo šķidrumu dabīgā veidā bez injekcijām, tad šis ir tas veids, kā mēs to varam darīt. Kādēļ šī ir tik unikāla formula? Tādēļ, kad Nils Dušaks, zinātnieks, kurš izgudroja šo produktu, strādāja pie tā vairāk kā 20 gadus. Un šī formula ir ļoti efektīva ar to, ka tad, kad hialuronskābe un chondroitīns nonāk zarnu traktā, šīs molekulas sadalās. Un tad, kad iziet cauri zarnu trakta sieniņai, pēc tam viņas apvienojās un ceļo uz vajadzīgajām vietām. Un, lai šo formulu izveidot tā, ka tās molekulas savienojās, vajadzēja daudz laika, jo lielākā daļa hialuronskābes, ko jūs atrodat, piemēram, aptiekā, nemaz neuzsūcās. Tādēļ šī ir īpaša formula, pie kuras tiešām ir ļoti strādāts un kurai ir arī apakšā pētījumi, kurus var atrast mājaslapā. Tātad, kā mēs lietojam? Lietojam pamatā ir ļoti svarīga atkal ūdens dzeršana. Tādēļ, kad hialuronskābe, tāpat kā kolagēns, piesaista ūdens molekulas. Tātad, lai mums būtu labs rezultāts, mums ir jādzer kvalitatīvu ūdeni. Tādēļ vienmēr pirms mēs sākam dzert bileronu no rīta, mēs esam kārtīgi padzēruši ūdeni. Tātad korālu maini, iespējams arī H-500 klāt, tātad dzeram šo dzīvo ūdeni, vismaz 640 ml no rīta, un tad tikai ķeramies klāt hialuronskābēm. Tātad bilerons nāk šādā te iepakojumā. Tur ir 2 pudeles iekšā, man viena jau ir iesākta, kur esmu iesākusi. Un līdzi nāk tāds mērtrauciņš, un te mēs redzam mililitrus, un cilvēkam nepieciešami 30 ml. Tātad, ko mēs darām? Mēs ielejam šajā glāzītē 30 ml un to izdzeram. Tieši tik vienkārši. Atgādinu, svarīgi no rīta izdzert ūdeni, dzīvu ūdeni, jo var gadīties, ka lietojot bileronu, kādam ir aizcietējumi. Un tas vienkārši nozīmē to, ka tu dzeri par maz ūdens, jo šī hialuronskābe piesaistīs šīs ūdens molekulas un nekas nepaliks pāri vēdera izejai. Tādēļ tas ir ļoti svarīgi. Vēl kāpēc personīgi man nav nekādas locītavu problēmas vairs, tās esmu atrisinājusi ar organismu attīrīšanu ar antiparazidāro programmu, tad samazināju šos iekaisumus. Kādēļ es šo lietoju? Tādēļ, ka bilerons ļoti efektīvs ir arī ādai. Jā, tātad, mēs zinām, ka kolagēns stiprina mūsu saistaudus, veido tādus kā karkasus, tādus kā karkasiņus, jā. Tad bilerons aizpilda šos te karkasiņus un veido tādu dabīgu, tādu piepildītu ādas efektu. Āda tiek mitrināta no iekšpuses. Personīgi man pat īstenībā neprasās lietot krēmus, sejas krēmus, jo āda pati par sevi ir piepildīta, pabarota un nav nepieciešams lietot šos te krēmus. Tā kā es ceru, ka jums tas noderēja un neaizmirstat par ūdens dzeršanu.